Skroderis debesīs. Kādreiz skaistā dienā mīļais dieviņš kopā ar visiem svētajiem izgāja pastaigāties pa saviem debesu dārziem. Mājās palika tikai svētais Pēters, kas sargāja debesu vārtus. Tam nu Dievs piekodināja nelaist nevienu iekšā, kamēr viņi nav mājās. Pēters stāvēja pie vārtiem un modri klausījās. Necik ilgi, te kāds klauvēja. Pēters jautāja, kas tur esot, un kāda vārga bausteņa atbildēja: esmu godīgs nabaga skroderis un lūdzu ielaist mani debesīs. Varen godīgs kā visi blēži, Pēters atsaucās. It kā tu nekad nebūtu nabis palaidis un zādzes drēbi. Debesīs tu netiksi. Dievs man piekodināja nelaist nevienu iekšā, kamēr viņi nav mājās. Apžēlojieties par mani, skroderis neatlaidās. Tās lupatiņas, kas pašas krīt zemē no galda, neskaitās zaktas. Re, kā esmu nobērzas kājas šai garajā ceļā. Es nemaz nevaru tikt atpakaļ. Ielaidiet gan man iekšā. Es darīšu visus melnos darbus, auklēšu bērnus, mazgāšu autiņas un lāpīšu viņu saplīsušās drēbītes. Pēterim kļuva skrodera žēl, un viņš pavēra vārtos tik lielu spraubu, ka šis ar savu kalsnu augumu varēja iespraukties. Viņš brīdināja skroderi, lai sēžot aizdurvē un izturoties pavisam klusu, citādi Dievs viņu pamanīšot un saskaitīšoties. Kad Pēters atkal nostājās pie vārtiem, skroderis nevarēja novaldīt zinkāri un sāka apstaigāt debesis un ielūkoties visos kaktos. Viņš nonāca arī tādā vietā, kur stāvēja daudz skaistu un dārgu krēslu, bet tiem vidū liels krēsls no tīra zelta, izrotāts ar dārgiem akmeņiem. Šis krēsls bija augstāks par citiem, un pie tā atradās zelta soliņš, kur utlipt kājas. Šai krēslā mēdz sēdēt pats Dievs, kad bija mājās, un pārskatīja visu pasauli. Skroderis nevarēja nociesties un apsēdās krēslā. Nu viņš redzēja visu, kas notika zemes virsū, un tamanīja kādu vecu neglītu sievu, kura mazgāja pie strauta veļa un slepurs pievāca divas palagus. Skroderis tā noskaitās par to, ka paķēra zelta soliņu un svieda cauri visām debesīm baksajai zaglei. Soliņu nu vairs nevarēja atpakaļ dabūt, tāpēc skroderis klusiņām ielīda aizdurvē un izlika lahmi kā nezinām. Kad Dievs ar saviem debesu pavadoņiem atgriezās, viņš nepamanīja skroderi, tikai apsēries krēslā, ievēroja, ka trūkst soliņu zem kājām. Viņš vaicāja svētajam Pēterim, kur soliņš palicis, bet tas nekā nezināja. Tad Dievs jautāja, vai šis nesot ielaidis kādu debesīs. Neviena cita nav bijis kā tikai klimais skroderis, kas tur sēž aizdurvē, Pēters atbildēja. Dievs pasauc skroderu un vaicāja, vai šis esot soliņu paņēmis un kur licis. Vai, kungs, skroderis triecīgs atbildēja, es to dusmās nometu uz zemes, gribēdams trāpīt kādai vecai sīvai, kas veļu mazgājot nosaka divas palagus. Ak, tu šķelmi, Dievs sacīja. Ja es tā rīkotos kā tu, bet tad tev tas soliņš būtu secen gājis. Tad jau man debesīs nebūtu neviena krēsla, sola, ķeblīša, pat krāsns urķa, jo viss būtu aizmests grēciniekiem. Tu nedrīkst debesīs palikt. Ej, meklē sev pajumti citur. Te tikai es varu sodīt. Pēters izveda skroderi ārā. Un tā kā viņam kurpes bija noplīsušas un kājas vienās tulznās, tad viņš izkliboja priekštelpā, kur sēž krietni zaldāti un dzēna visādus jokus.